Viņi sprieda un runāja par to, ka Runcis Francis šoreiz nebrauks uz Parīzi, bet paliks tepat Latvijā, un par to, kā piepildīt zilo cerību krūzi. Viņi, dzejnieki, dzejas zinātāji un tie, kam dzejas pasaulē durvis vēl jāatver. Viens no tradicionālajiem dzejas dienu sarīkojumiem norisinājās arī Madonas novada bibliotekā, pulcējot Madonas novadniekus, dzejniekus Andu Līci, Zigmundu Bekmani, Uldi Ausekli un mūziķi Madonas draugu no Saldus Uldi Friedrichsonu. Rudens ir dzejas laiks, vispār ražas laiks, un dzejoļi arī tā ir raža. Un tā ir tā vākšana un dalīšanās, tāpēc, kad dzejas dienas rudenī, tas ir skaisti. Madoniete Sarmīte Radiņa ar dzeju ir uz tu. Pati raksta un mudina to darīt arī citiem. Pulcē jau pieredzējušus dzejniekus un pavisam jauniesācējus. Sarmītes rīkotajos dzejas dienu pasākumos var patvērties no priekšvēlēšanu saukļiem, solījumiem un tos pavadošajām peripētijām. Ar ko kurš to piepilda? Vai ar tiem vārdiem, ko dzird televīzijā, vai ar dzejas vārdiem, vai vienkārši ar gaismas vārdiem, kurus sadzird no tāluma? Tie vārdi var būt ļoti dažādi. Dzējoļi atgādina, ka ir vēl kaut kas, un ka mēs dzīvojam, ka mums nevajadzētu dzīvot tikai pa horizontāli. Par laimi vēl paliek šādi dvēseliski mirkļi ārpus ar vien pieaugušajām maksām un izmaksām, kad maksājām par visu tiešām pārnestā nozīmē. Dzeja ir kā vārti uz kultūru, bet kultūra tās ir šīs pasaules durvju viras, pauž dzejniece Anda Līce, sastapta pārskrējienā no tikšanās ar klausītājiem Lazdonā uz sarunām par dzeju novada centrālajā bibliotekā. Dzejas dienas smaržo un dzejas dienās ir daudz gaismas, un autori brauc tāpēc, kā Anda saka, lai aputeksnē. Kā jums gāja to aputeksnēšanos? Pat skolā bijāt? Mēs bijām pie bērniņiem, mazajiem un mazliet lielākiem un pie pieaugušajiem. Tas ir tāds, to nevar tāzreiz pateikt, tad pēc tam jau tā jūt, ka kas no putekšņiem ir aizmeties. Dzeju Madonā skandēja visu paudžu pārstāvji, un visi kopā brīnījās par to, kāpēc Runcis staigā zaķa zeķēs un nezin, kāpēc tā notiek tieši Latvijā. Nezin, kāpēc notiek tā, notiek tieši Latvijā. Nezin, kāpēc notiek tā, notiek tieši Latvijā. Līdztekus priekam par izdotajām grāmatām, tikšanās laikā dzejnieki tika sumināti arī katrs savā jubilejas gadā. Par to Anda Līce tik atsmej. Nodzīvot līdz 70 nav nekāda lielā māka. Māka ir, kā dzīvot pēc tam. Tās smalkās smilgas pļavās ir pilnas aizejošu staru. Un laikam tāpēc dzejnieku dvēseles tās aplido kā putni koku zarus.